Ienesmo Nako princu ģimenes ikdienas ritmā. Šajā video mēs sekojam Žaka un Gabrielas gaitām, piedalāmies svētku atmosfērā un redzam olimpiskās liesmas degšanu. Neaizmirsti noskatīties līdz galam. Septembrī 2025. gada 8. datumā Monako laukums piepildās ar krāsām, jo princes Gabrielas un prinča Žaka atgriezās skolā nepiedodami jaunu zināšanu un draugu apgūšanas gadu, ko sagaidot tādu lielu nepacietību. Monako princis Alberts un princeses Harlēna ar lepnumu stāvēja aiz saviem bērniem, aplūkojot, kā tie iesāka jaunu mācību gadu, un ar sirsnīgiem vārdiem vēlēja visiem Monako skolas bērniem veiksmīgu sākumu. Maiga saules gaisma izgaismoja princeses Gabrielas un prinča Žaka sejas, kad viņi svinēja savu pirmo komuniju, brīdis, kas piepildīts ar ticību un cienīgu vēlmi, savukārt Gabriela cieši turēja sava brāļa rokas. Priekšā paceļoties Monako katedrāles notetamī māculēja iespaidīgi mūri, princets Karlēna un princis Alberts ar lepnumu novēroja savus bērnus, gatavojoties savus pirmās komunijas svinībām, kas piepildīja gaisu ar svētumu. Atvēlot brīdi priekšā redzot izsmidītu vīriešu seju Monako, princis Alberts, sagaidot savu 67. dzimšanas dienu, atvēra jaunus dzīves ceļus ar optimisma pilnu smaidu un cerībām, sagaidot ģimenes mīlestības siltumu. 26. februāris 2025. gads Monako prinču pāris ar nepacietību gaida iespēju apmeklēt atjaunotu bērnu dārziņu Montekarlā, kas pēc ilgstoša renovācijas darbu perioda atkal durvis svēra 16. janvārī, ieņemot godīgu vietu klājumā. Atjaunots, lai atbilstu mūsdienu standartiem un nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi visiem bērniem. Princese Harlēna, apmeklējot bērnu dārziņu, nekavējoties pievēršas mazajiem bērniem, sežot blakus audzinātājai un mājīgā rotaļu stūrītī, kur mazā meitenīte ar midzošām acīm izskatās viņa vērīgajā skatā, neaizmirstot izrādīt laipnību. Arī princis Alberts personīgi sveic mazos bērniņus, kad grupa staigā pa telpām, un viņu pārsteigums ir bijis ļoti liels, jo žurnālistu un prinču pavadonis neparedzēti atrodas viņas galdā, un atmosfēra uzreiz kļūst jautrāka. 4. janvāris 2025. gads Monako princu ģimene, kaut gan ar nevielu kavēkti, izlēma dalīties ar jaungada sveicienu, un sestdienas rītā publicētais foto ir piepildīts ar siltumu, parādot visus 4 prinčus, kas smaidīgi skatās kamerā, novietojušies pie krāšņi dekorēta Ziemassvētku koka. 2. decembris 2024. gads prieks gaidāmas Ziemassvētku svinības. Princis Alberts un princese Harlēna publicē savu šā gada Ziemassvētku kartes motīvus, un šoreiz monegaskie izvēlējušies siltu un mājīgu stilu, jo ir parādīti, kā abi kopā ar princesi Gabrielu un princi Žaku stāvju vijā viens pie otra, novietoti pie uzturēta kamīna un stilīga Ziemassvētku koka. Septembrī sākumā princis Alberts ar bērniem Žaks un Gabriela devās īsā brīdī atputinoties Eiropas parkā Rustā, lēcienā iekārot jauno Voltona Nevera atrakciju, piedzīvojot nepārspējamu iespaidu un sajūsmu, kuru valdnieks dēvē par vienreizīgu un pat neaizmirstamu pieredzi. Atpūtas brīdī monakieši ļoti iepriecināti ieguva iespēju iepriecināt ģimenes locekļu Fon Macku ģimeni ar atmiņu fotografējoties, kur princis atklāja, ka viņš un bērni kļuvuši par Eiropas parka lieliskiem fanātiķiem, un katrs atmiņas mirklis ir īpašs. Septembra sākumā princis Alberts un princene Harlēna kopā ar dvīņiem Žaks un Gabriela piedalījās jaunā valsts ministra Didjē Viljoma zvērestes ceremonijā, kas norisinājās Greznā valsts pilī, un iezīmē pirmo reizi, kad viņi piedalās politiskā pasākumā. Lai gan ceremonija varētu šķist vienkārši 9-gadīgiem Grimaldi bērniem, viņi ar interesi vēro, kā Didjē Viljoms paraksta vienu no karjeras svarīgākajiem dokumentiem, kas ir mirklis, ko nevar aizmirst. Jūnijā Godkalna augstumos princene Harlēna un princis Alberts ar lielu lepnumu nesa olimpiskās ugunsliesmu pirms gaidāmā vasaras spēļu atklāšanas, kas rādīja iespaidīgu skatumu. Monako pilī, kur skatītāji vēlējās redzēt šo īpašo mirkli. 26. maijā rītā Monako pils nosūta lielāko dienas sveicinājumus, parādot siltu ģimenes ainu, Žilbes mīļi apskauja savus dvīņus, bet mazais Žaks stingri tur savu māsu Gabrielu, radot patiesi aizkarēstošu redzējumu.